Daba mūs mēdz pārsteigt ar dažādiem nepatīkamiem pārsteigumiem. Zibens tas ir viens skaļš un ļoti postošs pārbaudījums. Lai pasargātu sevi un savu māju, meklē Husky Elektro. Visos laikos zibens, kā draudīga dabas parādība, ir izraisījis cieņu un bību cilvēkos. Zibens spēriens var būt nāvējošs gan cilvēkiem, gan mājlopiem. Var nodarīt postījumus celtnēm, ēkām, tādēļ vajadzētu izbūvēt zibens aizsardzību. Mēs izbūvējam zibens aizsardzību gan privātu mājām, gan saimnieciskām ēkām, gan sabiedriskām ēkām, gan arī komercobjektiem. Mēs piedāvājam 3 risinājumus zibens aizsardzībai. Klasiskā zibens aizsardzība, aktīvais zibens uztvērējs uz ēkas jumta un aktīvais zibens uztvērējs karoga mastā. Tātad visi šie 3 risinājumi nodrošina objekta zibens aizsardzību vienādā līmenī. Man rokās ir aktīvais zibens uztvērējs, kurš ir vispiemērotākais risinājums privātmājām. Privātmāja zibens aizsardzībai viņš ir piemērots tādēļ, ka uz jumta ir jāizbūvē diezgan maz konstrukciju. Un arī zemējums nav jārok apkārt visai ēkai. Bieži vien mēs izbūvējam zibens aizsardzību ēkām, kuras jau ir labi iekārtotas. Līdz ar to rakšanas darbi apkārt visai ēkai nevienmēr ir iespējams. Tādēļ šis risinājums ir vispiemērotākais. Šīs aktīvais zibens uztvērējs ir vislielākās jaudas uztvērējs ar 107 metru aizsardzības rādijus. Ar vienu šādu zibens uztvērēju var aizsargāt diezgan lielu ēku, un līdz ar to zibens aizsardzības izmaksas ir 2–3 mazākas nekā izbūvējot klasisko metodu. Tādēļ lūdzu visus interesantus sazināties ar mums, un mēs noteikti piemeklēsim jums vispiemērotākā risinājumu zibens aizsardzībai.